Akcijas var nokrist pat 10, 30 un pat vairāk par 90%. Kā no tā izvairīties? Viena zona, kur ir problēmas, ir biotech akcijas, jo tur veiksme ir atkarīga no zāļu rezultātiem. Tur var akcijas svārstīties ļoti daudz. Otra riska zona ir iegādāties akcijas īsi pirms viņu finanšu rezultātu paziņošanas, jo tie var izrādīties investoriem neapmierinoši un akcija var nokristies 10 pat 25% vienā dienā. Bīstama ir arī stratēģija investē un aizmirst, jo ļoti daudzas akcijas nemanot nokrīt vērtībā ļoti daudz. Tāpēc es ieteiktu stop loss rule, kas ir likums, ja akcija, teiksim, nokrīt pa 5–7% un viņai ir tendence kristies tālāk, tādu akciju pārdot. Pareiza stratēģija ir jūsu izvēlētajā akcijā iepirkties pamazām. Teiksim, sākt ar 25% no jūsu vēlamā izmēra un tad akcijai augot likt klāt. Viens labs padoms, ko daudzi traderi iesaka, ir nepirkt akcijas, kas ir overbought vai overextended, kas nozīmē, ka viņas ir jau pāris dienu laikā izaugušas pa kādiem 30–50%, un tas tad ir risks, ka viņas varētu nokristies.